pārpratums, tehniskas kļūmītes. Tas normāli, pirmajā reizē bez tehniskām kļūmēm tas vispār nebūtu normāli, vai ne? Bet Sigvards bija savā elementā, varētu teikt, Paldies, Sigvard! Sigvards dīžais! Sigvards tādēļ viņš ir dīžais. Aiziet! Sūtītiem stāsts atmiņās sēž. Bez cerības bail, ja šaubas to dzēš. Kā jūrā šīs traumas plūst, vien greznās laiks nepazūd. To attiet kā bija, nesajukt, nesabrukt.
Paldies, sirsnīgs. Jā, nu pasaka kaut ko par skaistiem saurietiem. Reku saulīt, paskatieties tieši pavēršanas skatuves turien. Šeit, tāpēc, ka horizonts ir tie koki tur augšā otrajā pusē. Un faktiski saulīt ir aiz horizonts. Jā, šodien burvīgs vakars. Man liekas, vakars tiešām ir burvīgs un laiciņš ir izdevies. Mēs visu nedēļu skatījāmies laika prognozi. Mūsu programma tuvojas beigām, un Jana man mēģinājumos visu laiku teica, uztaisam kādu coveru, kādu populāru zinām dziesmu, lai cilvēkiem būtu ko, kaut kā padziedāt līdzi. Jā, padziedāt līdzi. Beigās es pretojos, bet beigās padevos, un es uztaisīju savu versiju Jumprovas dziesmai Entā pietura. Tā nav varbūt super populāra dziesma, bet vismaz vienu teikumu, es domāju, zina jebkurš un pilnīgi visi. Entā pietura, tramvai, gala punkts. Vai ne? Jūs taču zināt to dziesmu? Zināt vai nezināt? Daži zina. Šī būs mūsu versija. Zinām. Kas pagalmā nīkuļo vējā, tie pogi, kas gaitenī caur vējā lūst. Tavi vārdi pa istabu pastaigājas, Entā pietura, tramvaja gala punkts. Entais tramvajs, spīdīgas dieni aizbrauc, ar tavu māju, domīgs un kluss. Tavi čuksmi šovakar neapmaksājās. Entā pietura, tramvaja gala punkts. Vēl tik kāds runās un aicinās tālāk. Iet garām tik daudzi un tukšumā sauc. Pietura Entā un soļi un durvis un mājas. No visa padruskai, no visa mazliet par daudz. Entais tramvajs, spīdīgas lieni aizbrauc, ar tavu māju,
jūt sevi spēku un grib izkustēties. Pēdējā dziesma šobrīd izskan. Šodien, šajā burvīgajā vakarā, negribās ne par ko citu domāt, kā tikai par šiem 3 vārdiem. Par visam vienkāršiem vārdiem. I love you! Vēlreiz. I love Tā bija grupa Gaisā. Jana, Sandis, Sigvards, Tīžais noslēpies. Mūsu dziesmu autors, producents un tekstu un mūzikas autors Modris Skaistkāls. Vienkārši Modris. Paldies! Grupa Gaisā. Es ceru, mēs vēl tiksimies. Šī bija tiešām mūsu pirmais koncerts. Un ir laimīgi tie cilvēki, kas ir bijuši pašu pirmo koncertu, jo viņi citiem vēlēs teikt, mēs bijām uz pašu pirmo koncertu. Paldies jums! Paldies, jūs bijāt superīgi! Ar skaļiem aplausiem! 1. augustā Uzvaras parkā. Un patiešām, aplausu pavadībā, dāmas un kungi! Jā, pareizi. 1. augustā Uzvaras parkā 16:30 mēs būsim Kreisā krasta svētku ietvaros. Nāciet, mēs būsim jau 2. reizē, tātad labāki un jaudīgāki. Paldies jums! Paldies! Puķis Jānai, super! Jāna, kāds tev puķis patīk? Puķis zirnīši. Un arī šī 1. augustā ar puķis zirnīšiem, jā? Un Modrim ar flokšiem arī. Jā, kāpēc ne? Kāpēc ne? Paldies! Tiekamies. Un lūdziet Paldies Artūram, tas bija Artūrs. Artūrs Meitnis, ja kāds nezina. Paldies! Un palūdziet autogrāfus visiem, jo tā kā viņi paliks lieli un slaveni, tad jūs varēsiet par dārgu naudu tos pārdot. No paša pirmā koncerta. Paldies vēlreiz ar aplausiem! Pats pirmais koncerts apvienībai Gaisā un pats noslēdzošais koncerts šeit, Pļaunieku zaļajā birzī. Un es domāju, ka labāk noslēgumu mēs nevarējām gaidīt. Paldies visiem, kas bija visas reizītes šeit, kas paviesojās iespējams šeit pirmo reizīti. Jūs esat pelnījuši paši lielākos aplausus. Paldies jums! Un paldies pašvaldībai par šī pasākuma rīkošanu. Un, protams, es atgādināšu, ka 825. mēs Rīgai svinēsim visi kopā, dažādās apkaimēs, dažādās Rīgas vietās, tāpēc esiet vairāk kā laipni aicināti uz dažādiem pasākumiem saistībā ar Rīgas dzimšanas dienu. Paldies visiem, kas ir atnākuši šeit vēlreiz. Jūs esat paši labākie. Paldies! Un līdz nākamajam gadam, vai ne? Nebūšu vairs esmu ārtis, lai medus nav tikai mēnesis. Minimums 30 pērlis, rūks bieži, bet ne uz vēs.